Atrodamies mēs Mežārēs, Koknes pagastā Aizkraukles novadā. Un šis objekts saucās Vēja mērījuma masta izbūve sadarbībā ar UPB Nams. Esam izbūvējuši šim objektam nožogojumu. Virs 160 metriem metrāža sadalīta ir 7 objektos, kas ir mastā spriegojošo trošu aizsardzības nožogojums, paaugstinātas drošības. Funkcija lielos vilcienos ir ierobežot piekļuvi pie mastā spriegojuma trosēm. Masts veids vēja mērījumus priekš Latvijas meteorologiem. Katram objektiņam ir gāja vārtiņi izbūvēti, kopumā līdz ar to viņi 7. Un attiecīgi, ņemot vērā, ka bija prasība pēc paaugstinātas drošības nožogojuma, tad izbūvēti dzelziņa stieples virs 3D paneļžoga. 3D un 2D panelis atšķirās pirmais vizuālais. Viņiem nav tās stiprības izvirzītas stiprības ribas. 3D panelim stiprības riba ir šādā izskatā, izvirzījumā. Attiecīgi viņš tāpēc arī 3D ir. Un 2D panelim ir stiprības riba ir uz katru horizontālo stiepli, vēl viena no otras puses piemetināta klāt. Tas viņu doto stiprību un saturību.